Piemēram, šis tonis kvarca vinilā, viņš imitē riekstkoka toni. Riekstkoks īstajā kokā ir viens no dārgākajiem kokiem. Tāpēc riekstkoks, jeb riekstkoka tonis vienmēr nozīmē dārgi, skaisti. Un, viņš arī ir ļoti silts tonis, man pašam viņš ļoti patīk. Ļoti bieži klienti izvēlās, teiksim, privāti mājā pirmajā stāvā ieklāt riekstkoka toni skuiņas rakstā, jo tomēr skuiņa piedod tādu kā bagātību, dārgumu. Bet otrajā stāvā guļamzonās ieklāja tieši to pašu riekstkoka toni, bet tikai dēļa rakstā. Tonis būs 1:1, bet pirmajā stāvā ir skuiņa un otrajā stāvā ir dēļa raksts. Tas atkal atvieglo savukārt, pieņemsim, pieskaņot pakāpienus, trepes, palodzes, durvis, visā mājā vienas, lai gan būs dažādi grīdas segumi, bet tonis būs viens. Ja patīk tumšie toņi, ir vēl šāds tumšais tonis. Tā kā dedzināts ozola dēlis. Teiksim, ja mēs šos toņus pienesam tuvāk gaismai, parasti saules gaismā viņi izskatās krietni gaišāki, tad, kad krīt tieši gaisma no logiem. Vakara apgaismojumā viņi izskatīsies tumšāki, bet arī daudz siltāki. Un siltie toņi, protams, dod tādu mājīgumu sajūtu vakarā, kad cilvēks atgriežas mājās.